tēma, ko es stāstīšu, pamatā būs ļoti materiāli, tad saistīta ar tieši materiāla mantojuma saglabāšanas metodēm un paņēmieniem. Bet tajā pašā laikā, domājot par kapiem un domājot par kultūras mantojumu kopumā, nevar nedomāt par garīgu dimensiju. Tad es sākšu šādu te slaidu. Un šādam pārdomām, kas saistīti ir ar pieminekļu vietu kultūrvidē. Kreisajā apakšējā stūrī ir attēls, kurā es mēģināju noilustrēt no grieķu mitoloģijas paņemto jautājumu, ko Sfinks uzdeva Odisejam. Kas ir tas, kurš no rīta steigās 3 kājām, pusdienās 2 un vakarās 4, no rīta 4 kājām, pusdienās 2 un vakarās 3. Un, jā, protams, atbild ir cilvēks, un cilvēks šādā veidā pārstāv materiālu pasauli, un tā ir tā matērijas dimensija šeit. Matērijas dimensija spogulis ir garīgā dimensija, tātad spiritus, kas augšākais ir gars, un tā mēs nodzīvojam savu dzīvi, nonākam līdz šiem te porta resurrectiones, jeb augšām celšanās vārtiem, un nonākam otrā pusē, tad nonākam ēnu valstībā. Ēnu valstībā apakšā notiek tas, kas tur notiek, bet virs zemes materiāla pasaulē paliek piemineklis, paliek piemiņas zīme, kuras tāds sūtība un mērķis ir saglabāt garīgā dimensijā. Tad paturināt mūsu garīgā dimensijā. Un tādēļ pieminekļi tiek izgatavoti ar materiālu, kā pieminekļi tiek izgatavoti ar vēsturiskās tradīcijas bijušas dažādas. Vācu kapu gadījumā tas ir materiāls, kurš eventuāli spēj pastāvēt pietiekoši ilgu laiku. Tas ir akmens vai metāls vai tāds materiāls, kas ir iespējami ilgmūžīgs. Ir pastāv otra tradīcija, kas nav vācu kapos izmantot. Tā ir veidot piemiņas zīme, tā ir tā latviešu piemiņas zīme, kas veidoti no koka, kas ir tāds dēlīts ar tādu jumtiņu virsū, un kura pamatdoma ir saglabāt piemiņu tik ilgi, kamēr tas koks pastāv. Tad, kamēr tas koks ir, kamēr ir tā materiālā pasaulē, kamēr ir tā mūsu piemiņa materiālajā pasaulē, tikmēr mēs tiekam pieminēti, tas ir 1, 2, 3 paudzes, un tālāk tas viss aplast uz zemi, un tas aiziet nebūtībā. Vācu kapu gadījumā tieši ir pieminekļi, un tā ir tā vēlme iespējami mūžībā saglabāt piemiņu par toniekiem, saglabāt piemiņu par sevi, vai pastāvēt šajā garīgā pasaulē, kas ir ilgmūžīgāka, kurai teorētiski vajadzētu būt ilgmūžīgākai nekā šai materiālajai pasaulē. Jo materiālajai pasaulē, protams, pienāk gals. Tas ir skaidrs, ka jebkura materiāla pasaule, arī piemineklim, kas izgatavots no akmens vai no cita ilgmūžīga materiāla, eventuāli ilgmūžīga materiāla, ir kaut kāds gals, ir kaut kāds punkts, kad tas sabrūk, salūst, sarūsē vai ko citu nonāk līdz kaut kādam pietur punktam. Var notikt dažādi. Var notikt tā, ka cilvēki, kā vācu kapu gadījumā, tad vandāļi, vai pat daba pātrina šo galu. Gals pienāk ātrāk nekā tas varētu pienākt dabīgā veidā. Un tā pašā laikā pastāv veids, kā šo pastāvēšanu paildzināt. Un tas ir stāsts, par ko ir šī konference. Tātad mēs varam pastiept garāku pašu šo pastāvēšanu, un līdz to eventuāli pastiept garāk arī šo garīgo dimensiju, tad par pastāvēšanu mūžībā ir saglabāt piemiņu. Veidā piemiņu par notikumiem, cilvēkiem, lietām un principā pagarināt šo cilvēku, šo objektu ietekmi uz mūsu kultūru vēsturi. Un tas arī būs tas, par ko es stāstīšu turpmākā praktiskajā savas prezentācijas daļā, proti par pieminekļu saglabāšanu. Vēl viens atsevišķs jautājums ir, kā jebkurai tēmai, kura ir samērā maz pētīta, arī kapu pieminekļi un kapu telnieciskā objekti ir maz pētīti, tā ir terminoloģija. Un tas ir pētīts tradīcijas, ir šī brīnišķīgā grāmata par kapu tradīcijām. Ir pazīstamā grāmata Mežu kapu memoriāla skulptūra, kurā ir ietverta arī terminoloģija. Tad 2 lapiņas, kurā aprakstīts ir termini, kā nosaukt dažādu veidu kapu objektus, lai tās nebūtu tikai piemiņas zīmes.
tāda vispārīgā nozīmē, bet jo detalizētāk kādā tēmā ir iekšā, jo vairāk rodās nepieciešamība nosaukt lietas, kuros vārdos, to savā laikā saskaros par pilsdrupām runājot, arī jo daudz lietas nav nosauktas, teiksim, vai par viduslaiku pieminekļiem, tāpat ir ar kapiem. Tātad kaut kādi pirmie darbi ir kaut kāds pamats kur atsevišķi objekti nosaukti, bet tomēr mēs saskārāmies ar to, ar Gundaru strādājot pie sagot šo inventarizāciju. Es pašā inventarizācijā nepiedalījos, es vairāk piedalījos tik daudz šo pieminieku atjaunošanas risinājumos, bet arī radās nepieciešamība šo defektus nosaukt, kas ir tie, kuras konkrēti daļas pieminiekļiem bojātas ir. Un attiecīgi tam, lai rastu risinājumu, saukt lietas, kuros vārdos konkrētos. Un mēs izstrādājam, tad pirmā lieta, piemēram, krusts. Krustam arī nav atsevišķi, krusts ir krusts. Mēs zinām, ka tas ir krusts, bet kā saukt atsevišķi to vertikālo daļu, horizontālo daļu. Tad mēs pieņēmām kaut kādus terminus, kā tas arī saukts, lai vienkārši gan manis izstrādātā dokumentācijā būtu konsekvence, tad būtu nosaukts līdzīgi objekti līdzīgos vārdos. Arī tālāk šo defektu novēršanas risinājumos, tas bija viena no tām daļām, ko mēs darbojamies. Un otrs tad ir šeit objektu tipoloģija, tad izdalot vairākas tipoloģiskās grupas, attiecīgi katrai no tām meklējot tehnisku risinājumus, kā šie objekti būtu saglabājami. Un izdalīti trīs lielās grupas, tad izdalīts kapvietas zīmes, kapvietas marķējumi un kapvietas norobežojumi. Un attiecīgi tālāk teiks, ka risinājumi būs, ko es stāstīšu katrai grupai nedaudz atsevišķi. Kas vēl ir raksturīgi kapiem un vispār cilvēka darbībai virs zemes, tā ir vēlme ieviest kārtību. Tad pēc tā haosam ieviest kaut kārtību. Un mēs runājam par pilsētu, kur sastāv no ielām, šķērsielām, kvartāliem. Tad šīs struktūras, tā ir lauku sēta, tad sēta, kur atklāt var iela, un visur ir vārds sēta, lauku sēta, pilsēta. Tieši tāpat ir kapsēta. Kapu sēta, tad vieta, kas ir principā veidota pēc sētas uzbūves principa, pēc struktūras. Tāpat ir galvenās ielas, šķērsielas, ir nosacīti kvartāli, nosacīti parcelas, teiksim, vai tās vietas, kā atsevišķi kapi ir. Un tā struktūra Vācu kapu gadījumā ir diezgan pajaukta, un tā būtu viena no lietām, kas būtu ārpus, teiksim, tieši atsevišķi pieminekļu atjaunošanas būtu, ar to būtu jādarbojas kaut kādā veidā, lai to atdzīvinātu, kas palīdzētu šo objektu uztvert kā normālu telpisku veidojumu. Par šiem defektiem, tad defektus mēs sadalījām vairākās daļās. Tad augšā ir apakšā ir attēli, kas ir kā izstāsta kapi mūsdienās, un augšā ir teiksim, negatīvās intervences, ir tās zudumu struktūra pēc sadalīt pēc ietekmes uz objekta kultūrvēsturisku nozīmi. Tad tas ir zuduši integritāte, zuduši fragmenti, tālāk varbūt zuduši elementi, tad izmainīs kapvietu novietojums un kaut kādā zuduši plānojuma struktūru. Vācu kapu gadījumā tā labā lieta ir tā, ka tas zudumu apjoms, kaut arī, jā, protams, kapi ir postīti un ir dažādi zudumi bijuši, bet tomēr no šiem visiem elementiem kaut kas joprojām ir nolasāms, un līdz to pastāv iespēja šo elementus paturpināt. Defekta apraksts ir apkopots šādā tabulā, izdalot jau pieminētās trīs piemiņu zīmju grupas, un ar katru no tiem ir aprakstīts tie defekti, kas ir konstatēti objektā, un attiecīgi katrai no šo defektu grupām ir meklēta iespēja, kā to vērst pa labrastī, kā to darīt, kā šos bojājumus novērst, šos defektus. Un tie praktiskā lietā vienkāršākais veids, kas ir vienkāršākie defekti, tas ir objekti, kas sasvērušies, kas novirzījušies no vertikālas asas, kas nav apgāsti, bet kas ir tā vai citiem dēļ sasvērušies. Tad šeit ir praktiski risinājumi, kādā veidā blitēt pamatni, jo skaidrs, ka iemesls, kāpēc objekts sēžās un šķiebjās, tas ir pamatnes deformācijas. Jo kapos vispār, no tāda būtnieciskā viedokļa, tā ir pārjaukta grunts, kurai ir tendence sēsties. Tātad attēlos ir skices ar dažādu šo vertikālas līniju deformāciju novēršanu.
Jau Gundara pieminētais vandālisma rezultāts, tad kapu pieminiekļi, kas ir tīši apgāsti, tad tīši kaut kas salauzts ir. Un tad šie pieminiekļi sastāv no vairākām daļām, konkrēti krusta, un šīs piemiņas zīmes sastāv no cokola un no pašu šīs krusta daļas. Un tad ir attēlā skicē ir aplūkoti dažādi kapos sastopami gadījumi. Tas var būt arī ielauzt krusta pēdi, ka krusta pēdi ir nolausta un palikusi šeit ligzdā iekšā. Tas var būt kā apakšā tukša ligzda ar plaisu. Jo skaidrs, ka šeit tukšā ligzdā krājās iekšā ūdens un savukārt tas tālāk plēš akmeni un rada šādu veidu defektus. Tas varbūt jau plais rezultātē jau nošķēlusies akmeņu pieminiekļu virsma. Tā var būt vienkārši tukša ligzda, kurā nav manām šobrīd nekāda defekta. Tad vienkārši akmens defekti. Līdzīgi veidā tas ir šīs ielaustās ligzdas, kuras tiek atjaunotas tajā vai citā veidā, atkarībā no tā, cik šis akmens ir padevies vai kā notikuši šīs defekti bojājumi. Tie ir čuguna krusti, kur ir salauzti, kuriem attiecīgi vajadzīgs cita veida, kuriem pietiekami papildus kaut elementi stiprināšanai, lai šos krustus atjaunotu. Akmens krusti, tad jau Gundara pieminētais akmens īpašība, pietiekoši daudz akmens elementi, kas ir dabīgā veidā erodējuši, kur pat cilvēks nav pielicis ar roku, bet tas vienkārši ir akmens dabīgā erozija. Šī akmens ģeopēc-gala īpašība dēļ. Ir krusti, kur ir zuduši elementi, tad risinājums kādā veidā papildināt, tad, ja šo krustu izlēma uzstādīt un papildināt, tad atjaunot sākotnējo izskatu. Tas ir kapu sētiņas, tad ķēdes, stabi, kas arī ir kapos apgāsts. Tad šeit ir aplūkot divi varianti, viens ir sasvērējis vai vertikāls stāvoklis saglabājas joprojām, kas ir apgāzēs stabiņš. Ir stabiņi, kur ir salauzti, tad ir stabiņi, kuriem trūkst kaut kādas daļas. Stabiņu gadījumā plāns būtu kā nevis atjaunot šo stabiņu sākotnējā apjomā, bet vienkārši liekt iekšā cilpu un atjaunot ķēdi, šī stabiņu funkcija, ne tik daudz šo stabiņu izskatu. Un tērauda elementiem, kur ir sarūsējuši, erodējuši, kuriem nepieciešams ir nepieciešams papildus uzliks, lai nodrošinātu šo elementu funkcionalitāti. Proti, tas ir vairumā gadījumā tā ir šo sētiņu stabiņu apakšējās daļas, kas ir sarūsējuši tieši vietā, kur šis stabiņš iesēdināts ir cakolā, šie pamatnē iekšā. Un šeit būtu plāns tad likt visu kaut kādus papildus elementus, tās protēzes, tad, lai šo elementu nevajadzētu metināt vai nevajadzētu papildus karsēt, bet tad šādā veidā nodrošināt šo elementu funkcionalitāti. Un sētiņas, kas ir deformētas, tātad ir tās, kurās ir koki izauguši blakus vai kas ir tieši pats salauzti, tad antropogēnā faktori ietekmē vai koku uzgājušies virsū. Arī tām ir dažādi risinājumi. Tad viens risinājums ir jaukt šo sētiņu laukā un taisnot, jo vispār tas ir diezgan komplicēts process īstenībā, bet to izdarīt var, jo te viss ir kniedēt elements, tad šis kniedz ir ņemt laukā un taisnot. Pretī gadījumā ir iespējas saglabāt elementu esošā stāvoklī un neatjaunot pilnībā šo sākotnējo izskatu. Dažādi elementi, kas ir jau Gundara pieminētas kapu plāksnes, kas vienkārši uz zemes, kas ir nomestas, kurām daudzām nav pat zināma sākotnējā vieta. Tad plāns, kas uz vietas, kuras ir sasvērušās vai kuras ir iegrimušas zemē, tās būtu nepieciešams izrakt paaugstināt šo cokolu pacelt uz zemes, tas būtu ļoti salīdzinoši vienkārši darbība. Plāns, kuram zudus pamatne, būtu plāns izveidot atbalstu, atjaunot, lai šīs plātnes būtu eksponējamas vertikālā stāvoklī. Un kapu plāksnes, savukārt, tas ir šie sarkofāgi un iegrimušās kapu plāksnes, būtu tās, kuras varētu eksponēt, protams, sākotnējā vietā, tad būtu optimāli. Savukārt plātnes, kas ir saurupu atradumi, tie tika paceltas uz postamentiem un kaut kādā veidā apkopot šo kapu kaut kādā sadaļā, kur būtu eksponēti tādā vairāk lapidārī formātā.
Par pašiem kapiem, par pašu kapu izmantošanu, jāskaidrs, ka Vācu kapi ir slēgti kapi, tad šobrīd tajos jau pietiekoši ilgu laiku apbedījumi nenotiek, bet tajā pašā laikā tie atrodas pietiekoši tuvu, un es minēju kilometru no centra, man liekas, pat tuvāk sanāk. Es tā mērīju pat taisnot, ka 600 metrus sanāk. Tiešā līnijā droši vien kājām iet ir vairāk, bet tas joprojām ir pilsētas teritorija, un skaidrs, ka tā ir daļa no pilsētas dzīvās vēstures. Un kāds ir noticis, kāds notiek citās vietās, man ir piemēri divi piemēri, viens, ko es pieminēju šo akmens detaļu ekspozīciju, tad ir kapplātes piemiņas vietas, kas atrodas sākotnējā vietā, kur vieta ir zinām, kur zinām arī cilvēki, kas apbedīti, un zināms šis kultūrvēsturiskais fons. Ir atsevišķi elementi, kuriem ir mazāk piemiņas vērtība, vairāk ir mākslinieciska vērtība, vēsturiska vērtība. Tos ir iespēja eksponēt lapidārijos, tad veidot patās kapos šādu lapidāriju, kurā šīs akmens detaļas būtu eksponētas privāti dabā. Un, attiecīgi, var paskaidrot šo tekstu, kā objekts varētu būt eksponēti. Otrs ir piemērs Dzirnavu kapi Kembridžā, kur no pašam pavasarī bija iespēja būt. Tad tie līdzīgā veidā, kā Vācu kapi pamest, nevis pamest, teiksim, bet kapsēti, kur ir slēgti, kur vairs nenotiek apbedījumi, kas pārvērst par parku, tad pastaigi celiņi, tie pieminiekļi, kas ir, kā jūs redzat, ir kaut kas ir saglabājies, kaut kas ir savā vietā, bet tur vairs nav tā kā kapu kopiņas, bet pieminiekļi ir kā tādas viedzīmes, kā tādi objekti. Un, kas bija interesanti, ir papildināt ar mūsdienu mākslu. Tas attēlu augšējā attēlu centrā ir tāds mākslinieks Gordons Janks, izveidojis akmeņu stēles par putniem. Tad putniskā vēsela, putniskā kā piemiņas zīme, kas teiksim, ir iespēja staigāt par tiem kapiem, skatot par slēgtiem kapiem, par šo parku, apcerēt tādus teiksim, skatīties šiem pieminekļiem un apcerēt dzīvi, teiksim, un tā. Un iespēja arī sekot līdzi kaut kādiem šiem norādiem, tie putni kapsētiem marķēti un iespēja šo stāstu paredzēt. Tā kā, principā, arī Vācu kapot, manuprāt, ir iespēja būt arī laikmatīgiem mākslai kā izteiksmes līdzekļiem, kas varētu papildināt to, ka šajos kapos nav saglabājies. Tas varētu būt tāds loģisks turpinājums. Par to pašu es gribētu savu stāstu beigt. Es ceru, ka Gundara iniciētais šis pasākums un vispār šī programma par Vācu kapu atjaunošanu sūksies un Vācu kapu tiešām atzīmes ne tikai Cēzes, bet arī Latvijas kultūra vidē. Un nākamā reize, kad tiks rekonstruēts uzraksts, mēs zināsim, kad jāraksta šie augšām celšanās vārti ar burtu N, jo šobrīd ir burts M tajā vietā kapos. Paldies par uzmanību.